Greku ir ābeles. Dēlam palika te un meitēm tur uztaisīja kādu māju. Nu jā. Vasināt ir pašai. Ir brausi. Kas tas filmē? Pie vecām mājām ir augusi fotografijas. Te ir viss apkārt. Jā. Un tagad pastāstiet kāds kaut par to māju kaut ko. Ja zinātu kaut ko, es bērnībā vairs neatceros, ka zinu, ka bija māja bija kadiķiem. Laikam jau dzimtā māja te palicis ir. Puišām uz skolu, tad mēs jau te nedemonstrējam, ka vecā māja nedemonstrējam, man neatceros. Gājām māja Briežulēniem, tur mēs gājām māja. Te Kārlis dzīvoja un tur tad māsai uztaisīja to māju tur. Tas jau bija, nē, tas jau. Bet viņa viss tā nav tad aizgājuši, es nezinu. Kaut kur te pati bijuši, kur vīti un viss tur nav. To var pateikt. Tur vairākās tajās mājās strādāja, dzīvoja. Centrā vairāk strādāja, pēc tam pārcēlās uz Kandavu prom. Kandavā uzbūvēja māju. Visi bērni dzīvoja pa Kandavu tur. Strādāja un bija. Tas bija 2 dēli, 2 meitas. Nu, sākumā Anniņš bija Kandavas stacija, pēc tam. Nē, nu saka, viss pa Kandavu tur. Kā uzbūvēja māju, visi jaunie, viss pa turien, jo pirmāk jau tie jaunie aizgāja, kur aiz skolojās un bija. Un tā te palika tukšums.